domāju, ka šobrīd mums visiem ir jāpaliek pozitīviem, pozitīvi jādomā par lietām, kas notiek apkārt. Es zinu, ka tas nav viegli, jo mēs vairs nevaram atļauties daudz ko no tā, ko varējām atļauties vecajos labajos laikos, kas bija pirms gada, pirms 2. Es domāju, ka ar šo domu ir jāsadzīvo šodien un nevaram padoties. Arī mani draugi ir atlaisti no darba un meklē citas iespējas strādāt, bet viņi nenokar galvas, meklē citas iespējas, piedomāt, kā tērēt naudu. Redz visiem tuviniekiem, brāļiem, arī māsām darba tiek samazināta gan nauda, gan arī cits tiek atlaists no darba un jāmeklē citu variantu. Visiem jāpadomā par to, kā kurš var palīdzēt vai vienkārši par to aizdomāties un kaut kā, varbūt ne tieši finansiāli, bet kaut ko katrs var dot, kaut ko labu. Mēs aicinām cilvēkus, kas var atļauties ziedot ļaudīm, kuriem tiešām nepieciešama palīdzība. Arī mēs Basketbola klubs Valmiera aicinām visus cilvēkus mūsu spēļu laikā ziedot kaut mazumiņu, kaut ko tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir ļoti, ļoti grūti, kad nav nopietni ēst, neko. Ceram viņiem palīdzēt, tāpēc ziedot vismaz kaut ko mazumiņu. Daudz cilvēkiem ir grūti, es domāju, ka tiem, kas varbūt ir tas saulstariņš uzspīdējis vairāk, es domāju, palīdzēsim, turēsimies kopā un tikai tā mēs pārvarēsim šo krīzi, ko tautā dēvē par dišķi.